Tagad es aicinātu, ka mēs varam pāriet uz paneļa diskusiju. Paneļa diskusija būs samazinātā formā. Un tad mums paneļa diskusijas esmu aicinājusi juristu biedrības prezidentu, proti, kurš arī parakstīja, cik atceros šo vēstuli 2011. gadā par pret partnerattiecību likuma virzīšanu tālāk. Viņš būs mūsu moderators, un es tiešām priecājos un atvainojos par laika kavējumu limitu. Un es aicinu arī priekšā nākamos paneļa diskusiju dalībniekus. Mums ir zvērināta advokāte Inese Lukina, kura skata laulību arī lietas, tā skatā arī intelektuāla īpašuma lietas. Es lūkšu, lai viņa uzstājās arī pirmā, jo viņiem būs nepieciešams arī skriet, un lai viņa padalās par to, kā tas ir laulības šķiršanas lietas no juridiskā viedokļa praksē. Es esmu arī aicinājusi tāpat pirmo runātāju, kas mums Edgars Capulis, kurš mums runāja par teoloģisko aspektu, piedalīties. Un es esmu aicinājusi arī Ingu Biti, lai mums arī tāds jurists vēl kādiem diskusijā, kurš teikt kādu savu redzējumu. Tas mikrofonus, es ceru, ka jūs saliksiet. Mums vajadzētu Ilānai Vienzeino asociācijas cīņa, kustības nodarbojas tieši ar šo vērtību praktisko aizsardzību. Un tālāk es vārdu praktiski, lai es domāju, kāds nemasies, un pat sev realizācijā. Tātad praktiski tagad es dodu vārdu moderātoram. Jā. Parasti šīs diskusijas ir tādas, ka zālē visi mēģina pārliecināt viens otru, bet visi runā par vienu un tām pašām lietām. Un tad diskusijas parasti ir tāpēc, lai beigās tā riktīgi sakašķētos savā starpā un mierīgi sirdi aiziet mājās un pateikt, pēc kā mani nesadzirdēja. Par šīm lietām var runāt ļoti sarežģīti, bet var runāt arī ļoti vienkārši. Un tā vienkāršā lieta ir tā, ka ar likumu, ja kādam pateiks, ko drīkst darīt laulībā un ko nedrīkst, ar to jau neko nevar izmainīt. Ir jautājums par to, kā sabiedrība izturās pret laulības institūtu un kāda ir sabiedrības attieksme pret šo laulības institūtu. Un modernā sabiedrība, diemžēl, ir izvirzījusi, kā tagad mēdz teikt, izaicinājumu, ka dzīvot laulībā jau nav stilīgi. Un daudz stilīgāk ir būt bezatbildīgiem, vienkāršākiem. Un tāpēc tiek virzīts šis partnerattiecību likums. Partnerattiecību likumu es ļoti sen salīdzināju, ka nevar pielīdzināt šīs attiecības ar laulību. Tas ir tāpatās, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas brauc bez autovadītāja tiesībām. Ja viņš ir 2 gadus nobraucis, neuztaisījis nevienu avāriju, tad viņam automātiski iedod tiesības. Apmēram tādā veidā varētu pieiet tām lietām. Tāpēc, mums ir cik ilgs laiks ir? Jums bija 30, mums visiem 20, labi. Arī demokrātija. Kas ir pie varas? Tas gan svarīgi ir, kas skaita balsis, nevis kas vēl. Tad kurš no mums pirmais runās? Tātad pirmais ir lūgt komentāru par to, ko jūs Varbūt kurš gribētu pirmais runāt? Es teiktu, dod pirmo, jo viņš steidzās. Pārējiem nesteidzās. Pēc tam mēs pārējiem pie zāles jautājumiem. Tie, kas steidzās, patiesībā diskusijā parasti tā ir. Tad, kad prezidijā ir vairāk nekā zālē, tad pasākums beidzās. Labdien, tas iemesls tā steidzamībā ir tas, ka vienkārši man šodien lekcija Alberta koledžā studentiem. Praksē es vienkārši saskaros ar to, ka pie manis jau nāk tad cilvēki, viņi ir būtībā pieņēmuši lēmumu paši, vai kā bieži vien saka, ir spiesti pieņemt lēmumu par laulības šķiršanu. Attiecīgi, vai tās ir sievietes vai vīrieši, un tā ir tad nosacītā galējā lieta, kad viņi nāk jau ar šo lēmumu. Ir nākuši arī cilvēki, kas nāk konsultēties, ziniet, ir tāda situācija, ko darīt. Protams, ka no vienas puses es neesmu psihologs un es nevaru ielīst viņos tajā
jau iepriekš dzīvotajā dzīvē, un iespējams, ka tad ir mans pienākums kā jurista varbūt patiešām ieteikt apmeklēt gan psihologu vai varbūt psihoterapeitu vai meklēt arī mediācijas iespējas. Tad, kad patiešām jau šis lēmums ir pieņemts par šķiršanos, protams, tā ir viņu arī atbildība, viņa tas solis, kā to risināt. Un savā ziņā es arī uzskatu, ka, ja patiešām tā situācija ir tāda, ka šis lēmums ir pieņemts, tad varbūt arī vajag iet uz šo šķiršanās procesu, jo arī tā ir atbildība atrisināt šo lietu. Atbildība vienam pret otru un arī atbildība pret bērniem. Ja manā ieskatā ir varbūt sliktāk dzīvot varbūt zem viena jumta, vai arī vairs nedzīvot zem jumta, dzīvot jau citās attiecībās, būt it kā juridiski laulātiem un to visu tā vēl lielākā, es atvainojos, putrā turēt. Ja? Un to, ko es esmu mēģinājis no savas prakses šādos gadījumos, tos cilvēkus nesapūtīt vienam pret otru, jo arī tāda reizēm ir arī, prakse šajā lietā. Un mans ieteikums ir varbūt patiešām tā vairāk ar cieņu, tad pieņemt to lēmumu, arī izpildīt. Es šitos gadījumos, kad atnāk kāds un grib šķirties, tad es vienmēr dodu vienu padomu. Tas, ka jūs neguliet vienā gultā, nenozīmē, ka jādala bērni, vecāki, piederīgie, draugi, biznesi un vispārējais. Tas varētu būt tas cieņas pamatā. Jā, ir modernā pasaule, ir tāda, man viena pazīstama meita teica, ka mēs piederam pie vecākiem, pieder pie tiem, kuri salūzas vai sabojātas lietas nesa uz darbnīcu remontēt. Tagad ir jauna paudze, jauna laika, ja kaut kas nedarbojās, met laukā. Es gribētu Ilonai dot vārdu. Ko es varu teikt pēc tā, ko es šodien dzirdējis? Es varu piekrist tam, ka ir jāvelta liela vērība, lai, kā arī Līna teica, šos cilvēkus stabilizētu viņu attiecībās, lai mācītu gan skolās, gan bērnu dārzos, kā veidot šīs attiecības. Un tas ir arī jādara. Bet, ja es pareizi sadzirdēju, tad viens otrs runā, ka nefokusēsimies uz tām negācijām, uz to, ko prasa, šie cilvēki, kuriem ir šī cita orientācija. Un, mums ir jāvienojās, ka mēs šos cilvēkus, kā arī teica Cakala kungs, mēs viņus nevaram notiesāt, mēs viņus nevaram necienīt kā cilvēkus, kā personības, bet tai pašā laikā es domāju, ja mēs sevi saucam par šīs pasaules gaismu un sāli, mēs nevaram izvairīties saukt lietas tomēr patiesajos vārdos. Un mēs nevaram līferēt ar to, ka kamēr mums ir šī valstiski nostiprinātā likumdošana, kur valsts aizsargā laulības starp vīrieti un sievieti, klusēt un neiet bieži vien arī garīgā cīņā, lai to nosargātu. Jo šeit mēs nevaram būt tādi kusli, mēs nevaram būt bailīgi un toleranti, kamēr mums Dievs dod šo iespēju tomēr sargāt šo Dieva iestādīto kārtību. Un tāpēc likums ir ļoti svarīgs, un es aicinu visus, kas saprot šīs problēmas būtību, tomēr katram savā vietā, kur mēs esam, kā juristi, kā skolotāji, kā sociālie darbinieki, tomēr stingri stāvēt uz šīs pozīcijas. Un pēdējais, ja es gadījumā vairāk netikšu pie vārda, īsi. Viena no problemātikām, kas šobrīd arī degradē laulības institūciju, ir dzimuma līdztiesības koncepcija, kura ārēji ir ļoti skaista, bet savā būtībā ir ļoti bīstama. Un tāpēc es izmantošu izdevību arī šodien pateikt, ka 4. decembrī Rīgas domē no 10:00 līdz 16:00 būs konference pa brīvu, ar kafijas pauzē pa brīvu par šo jautājumu, kas atsedz šī dzimuma līdztiesības patieso seju. Visi laipni aicināti. Jā, tātad diskusija par dzimumu vientiesību turpinās. Es to tomēr saucu par vientiesību, tāpēc, ka problēma ir sadomāt. Kurš zālē atcerās, cik Kamasutra paredz pozas? Pozas Kamasutrā. Daudz. Vai jūs esat redzējuši, ka kādreiz misionāru pozas piekritēji metās cīņā par kaut kādu citu pozu piekritējiem? Nav bijis tā. Un tas
nozīmē, ka šīs lietas, kas notiek mājās, intīmi gultā, nevajag nest uz ielas. Un, diemžēl, tas ir viens no šiem te ieročiem, kad runā, ka, lūk, homoseksuāli ir ierobežoti tiesībās, lūk, tur kaut kādam, vai arī mēģina skaitīt, ka valdē Eiropas jaunā tendence, ka, lūk, kaut kādās pārvaldes institūcijās ir jābūt vienādam skaitam sieviešu un vienādam skaitam vīriešu, un tas viens liels bullshits ir. Jo man atbild vienmēr ir tāds, ka es atvainojos par rūpību, te visi pieauguši, es skatos cilvēkam galvānīs starp kājām, ka viņš atnāk pieteikties darbā. Man ir vienalga, vai vīrietis vai sievietis, galvenais viņam, lai daudz strādā. Bet kurš tev grib kaut ko pateikt? Esiet gatavi, arī zālē. Jā, Aivaram ir tāds stils, ka vienkārši grūti viņam tā kā piespēlēt šajā jomā. Bet, ir tā, ka ļoti bieži mēs saskaramies ar to, ka mums tiek emocionāli stāstīts, ka taču, ja mēs runājam par laulību, un es šeit gribu runāt par to robežu, kas ir starp laulību un partneru attiecībām, kur ir vīrietis un sieviete, kā vienā tā otrā gadījumā. Un mums tikai mēģina teikt, ka, taču ir tik daudz ģimeņu, kuras dzīvo kopā, un viņām ir bērni, un tiešām, ja 2 gadus brauc bez avārijām, varbūt pat 15 gadus brauc, un citi jau izšķirās pēc 2 gadiem, tie, kas ir laulājušies, un taču dodam viņiem tās tiesības uzdāvinam. Un, es varbūt atļaušos tā kā nolasīt, un ja paliek Aivar garlaicīgi, tad vienkārši pārtrauc. Man ļoti garš nav, bet bišķiņi ir ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centra Līna, psiholoģa Vita Kalniņa rakstījusi par šo atšķirību starp partneru attiecībām un laulību tieši šādā izpratnē. Nesen kāds semināra dalībnieks mums uzticēja stāstu par to, ka pēc 10 gadu lūdzīs ar savu partneri esot nesen apprecējusies. Tikai neliela ceremonija, uzvārdu maiņa un redzams pirkstā, bet mainījusies esot visa dzīve. Mūsdienās, kad tik pierasts, ka pāri dzīvo kopā, iegādājas kopīgus īpašums, rada bērns, bet nepreces dzirdēts, ka tas nekādi neietekmē attiecību kvalitāti un abu partneru apmierinātību ar attiecībām. Praksē, tiekoties ar dažādiem pāriem, sastopos ar situācijām, kad partneri, kas ilgstoši dzīvo kopā, nereti īsti pat nespēja nosaukt, kas viņi viens otram ir. Mīļākie draugi, vīrs un sieva. Kaut kad viņi ir spēruši nozīmīgos soli, sākot dzīvot kopā, varbūt pat radot bērnus, taču tālāk attiecība attīstība ir iestrēgusi. Iepazīstinot, piemēram, kolēģis ar savu partneri, tiek lietots kāds no apzīmējumiem. Mana draudzene, mans pūlis, mana bērna mamma. Tomēr parasti ar nelielu mulsumdā un tad ātris lēciens prom no šīs tēmas. Mājienas sapratis stāsts ir par to, ka mēs baidamies no atbildības un mēs baidamies no tiesētas, un tāpēc mēs gribam braukt par šīm tiesībām. Bet patiesībā tas ir zināma problēma, kas mums ir jārisina katram pašam savā galvā. Un te tā zālē uz acis ir kādi 60 cilvēki, kur saprot, ka viss ir garām un vajag slikti. Un manuprāt, ka tā ir liela nelaime sabiedrībā, ka tas uzstādījums tāds, ka viss ir slikti. Tagad šobrīd, piemēram, ir ļoti aktīva cīņa pret narkotikām, labajām narkotikām, kas ir arī viena no tādām legālās narkotikas, bet labās narkotikas. Es domāju, ka ar aizliegumiem nekad neko nevar pozitīvi panākt. Ir viena lieta, kas trūkst, šī te pozitīvā programma. Un tā ir viena no tām nelaimēm, tas trūkst. Valstī trūkst sportiskās aktivitātes, trūkst kaut kāda brīvā laika pavadīšana jauniešiem. Nav šīs te programmas. Un ar to vien, ka mēs pateiksim, ka, ziniet, tur zālī šņaukt. Nav taisnīgi, mums ir visiem viena pozitīvā programma. Jā. Un viņi beidzās tajā brīdī, kad sāk rakstīt statūtus. Nē, viņi nebeidzās nekad, viņi ir mūžīgi. Eva, beidzās. Skaties, es redzu šīs te diskusijas, kur labas gribas cilvēki diskutē internetā. Un es redzu tās diskusijas, tur diskuteļo idejas, un vienā brīdī viens pasaka, tagad mums vajadzētu dibināt biedrību, jāraksta statūti, viss, āmen. Tā kustība ir beigusies, ja cilvēki noslīgs statūtos.
Kāds jums ir viedoklis? Rakstot, kā saka, strīdos dzimis patiesība, bet nomies draudzība. Tas bija līdzīgs piemērs. Mums bija, es mācījos garīgajā seminārā, visi seminārs, kas bija no Latgales, teica, mums vajag latgaliešu pulciņu dibināt. Aizgājām pie mūsu veca profesors Trops, vēsturnieks. Viņš saka, ļoti labi, man vajadzīgi raksti latgaliešu valodā, manam žurnālam. Lūdzu, rakstiet tos rakstus. Kopš tā laika neviens vairs nerunāja par latgaliešu pulciņa dibināšanu. Diemžēl birokrātija daudz ko vajadzēja. Ja es drīkstu atgriežoties pie tā pozitīvā un pie ģimenes tematikas, gluži tā nav, ka mēs rakstam tikai statūtus un neko pozitīvu piedāvājam. Viena laba lieta, kas šobrīd ir notikusi Rīgas pašvaldībā. Arī man bija tas gods tur strādāt un izstrādāt Rīgas ģimenes koncepciju, kur ir balstīta vērtībās, par kurām mēs šodien runājam. Laulības starp vīrieti un sievieti kā stiprināma, darbs ar jauniešiem skolās uz šo vērtību orientēto izglītību. Un arī šobrīd ir iespēja iet uz vairākām Rīgas skolām un dot šo alternatīvu jauniešiem mācīt, kā veidot attiecības, kā veidot stipru laulību, kā to saglabāt un kā tā ir liela vērtība. Tā kā, mums visiem kopā jāsolidarizējās, lai to panākt arī valstiskā līmenī. Lieliski. Man pēc idejas Līzai nevajadzētu dot vārdu. Jūs esat Līnai. Nevajadzētu dot vārdu, tomēr gribētu kaut ko pateikt. Beidzamo prezentāciju noplēst. Man būs prezentācija. Bet viens, ko es gribētu teikt, ka standarti ir svarīgi, jo standarti parāda to virzību, to mērķi, uz ko mēs ejam. Tas ir mēs. Man visu laiku jautājums ir. Teiksim, jebkurā jomā jūs redzat, gan iestādes tiecās pēc dažādiem ISO certifikātiem, kvalitātes standartiem. Būtu labi, ja šie standarti, ko mēģina aizsargāt Satversme, arī tiek virzīti kā standarti. Bet ir jautājums, ka visu jau nevar nostandartizēt. Un jautājums, vai patiešām jau arī tagad, ja mēs gribam virzīt divu vērtības un ir šī laulība, jau arī varbūt likums mums, tas jautājums, ar ko es vairāk saskaros, cik tālu ir likums un cik tālu atstāt to katra individuālā pielietošanā, piemērošanā. Jo patiešām likums visu nevar noregulēt. Mēs varam taisīt likumu, ka es eju pa ceļu un tas, kas nāk man pretī, turās 5 metru attālumā no manis. Jautājums, cik likums, lai aizsargātu galējo ļaunumu. Un nākamā lieta ir, ka man šī sadursme vairāk kā kristietis. Tad, kad es šo likumu piemēroju, interpretēju, jo es nevaru sevi atdalīt savu vērtību sistēmu no kaut kā cita. Ja? Man nākas vai būt šajā sistēmā vai sevi izstumt ārā. Jā. Es mēģināšu pārtulkot to, ko viņa teica. Katrā cilvēkā, kurš nav nereizi lasījis likumus, viņam ir iekšā tiesiska taisnīgums sajūta. Un normālā sabiedrībā, kur ir normāla likuma regulējums, cilvēks var nodzīvot dzīvi, nezināt nevienu likumu, bet nenonāk nekad konfliktā ar likumu. Kā piemēru var minēt, lai saprotams piemērs, ir ceļa zīme. Ja tur ir ierobežots braukšanas ātrums tikai tāpēc, lai viena fotoradaru firma var pelnīt, tad sabiedrībā rodas protests. Ja viens cilvēks pārkāp likumu, tad tas ir ekscess. Ja masveidā pārkāpj kādu likumu normu, tā ir problēma un krīze sabiedrībā. Un lūk, te ir svarīga lieta, to, ko patiesībā ļoti svarīga lieta, ko Līna pateica, ka tiesiskam regulējumam sabiedrībā ir jābūt tādam, kas atbilst katra indivīda morālei, viņa sapratnē par godīgumu, viņa sapratnē par viņa vietu sabiedrībā. Tikko ir disonants starp šīm te lietām, ir sabiedrības krīze, un es atļaušos pateikt, ka mūsdienu sabiedrība Eiropā ir ļoti dziļā krīzē. Jo nav flagmaņa, diemžēl kristīgā baznīca ir dziļā krīzē.
ir savos meklējumos un nespēja nostāties pretī tam, kas notiek pasaulē. Diemžēl diskusijās mēs atdabonam dzirdēt, ka tiek pretstatīti dažādas reliģijas, dažādas, kas saka, redzējums vai teorijas par teorētiskās. Ir šī cīņa visu laiku, bet nav, manuprāt, par maz ir saskarsme un par maz ir vēlme sadzirdēt cilvēkus blakām. Vēl viena lieta ir, protams, ka Eiropa mēģina iet ceļu. Tā droši vien ir jāpiemina. Iet šo tolerances ceļu, un diemžēl ārkārtīgi daudzi toleranci sajūt kā vājumu izpausmi. Lūk, arī šeit ir svarīgi atrast to balansu starp toleranci un spēju pārvaldīt sabiedrību. Kas vēl kaut ko pateikt? Varbūt zālē kāds grib kaut ko pateikt. Jā, Jānis, kur vēl bija? Jā. Minūte. Svarīgi ir tādas lietas, tikai 3 akcentus šodien, ja? Pirmkārt, juristiem vajadzētu zināt, ka Latvijā ir nevis 5% kristieši, bet apmēram 1,6 miljonu, tas ir apmēram 70%. Tas ir absolūtais demokratiskais vairākums. Man šeit arī brīdī, kad kristieši atmodīsies no miera un ne tikai izmantos valsts labumus, bet arī savu atbildību par to pilsoņu pasaules kabatā mēģinās realizēt, tad Latvija izmainīsies. Ja? Bet līdz tam es gribētu teikt, ka tas, ko mēs runājam par šo homoseksuālismu, vajag atšķirt pirmkārt to, ka nav nostāja pret šiem cilvēkiem, kas iekop homoseksuālismu. Ja? Un to vispār nav runa par ideoloģiju. Un, kad runa par ideoloģiju, tad ir runa par patiesību un nevēju. Un šī ideoloģija zina 1973. gadā, kad Amerikas psihiatru asociācijas rokasgrāmatā tika izdarītas izmaiņas un homoseksualitāte no novirzes tika pārvērsta par orientāciju. Un droši vien, ka daudz no jums nezin, jo kristīgā sabiedrībā jau nerunā par to, ka šī APA kongresā šis process notika ļoti vardarbīgi. Tur burtiski iebruka iekšā homoseksuāli psihiatri, norāda mikrofonu. Sāka kliegt, ka visa psihiatrija ir vienādība un viņiem vajag atņemt vārdu, un tad pēc tam viņi nodibināja savu komisiju no homoseksuāliem psihiatriem, kuri nolēma lūk šo, kad jāizņem ir no šīs diagnozu rokasgrāmatas. Un mums ir apraksts grāmata par to, kā notika viss, un tur citu ir teicis. Jāni, es domāju, tā lieta ir, man liekas, ka neviens nav jāpārliecina. Ir kāds jāpārliecina zālē par šīm lietām? Tas ir pamats visam tām, jā. Protams, arī no juristiem referātus, kur man likās, ka viņi nezin to. Ka 5 gadus pēc tam vēl bija attālie Amerikas psihiatru vidū vairāk nekā 10,000 psihiatru. Un 80% no viņiem joprojām atzina, ka šī diagnoze spēkā. Bet ar balsojumu nevar noteikt attieksmi. Ir sabiedrības veselība. Tik un tā, sabiedrības veselība svarīga. Un vienu minūti, ja? Un divas ir. Es gribētu arī teikt, ka man arī šeit ir dokuments, kur ir parakstījuši 240 Latvijas ārstu biedrības ārsti, kur citas starpā ir tieši. Ir kategoriski nepieļaujami nelielas ļaužu grupas mēģinājumi popularizēt sabiedrībā amorālu uzvedību un dezinformējot likumdošanas institūcijas par homoseksualitātes būtību, ievazāt šo netikumu dažādās sabiedrības dzīves sfērās. 240 ārsti prezentāti, ja? Jāni, paldies. Jā. Paldies. Es gribētu vienu lietu teikt, ka no tā, ka mēs apsaukāsim viņus par tikumīgiem, netikumīgiem, arī nekas nemainās. Ir svarīgi ir saprast tieši tā, ka tā ir ideoloģija, kura ārkārtīgi nāk iekšā, bet tāds mūsdienu sabiedrības nelēma ir, ka mēs mēģinām nacionāli varbūt kaut kā apsaukāt viens otru, ideoloģiski apsaukāt. Tā nemainās nekas.
ir būtība. Mēs pazaudējam šajos strīdos, mēs pazaudējam būtību. Strīds tas nav, un patreiz izņem pedofīliju no šīs pašas rokas grāmatas, un no nopietnas diagnostikas un rokas grāmatā ir mainījusi pedofīliju klasifikāciju no nopietnas uz seksuālo orientāciju. Paldies, Anna. Pedofīlija arī tāda pati orientācija attīstība. Tieši tā, no nākošie bija zoofīli un nekrofīli un kungs. Tas viss mums stāv priekšā. Papīrs un mikrofons panes visu. Ir vēl kādi jautājumi? Jautājums jau ir par to, vai mēs sakam, ka tā ir norma, kuru mēs sabiedrībā likumdošanu nostiprinam, vai pret kuru mēs iestājamies un sabiedrību noraidam. Mēs nevaram šeit pateikt, manuprāt, tomēr tas ir būtiski, vai mēs kā sabiedrība to pieņemam vai nē. Cita lieta, ka mēs šos cilvēkus nemosodam. Par šīm lietām vajadzētu domāt nākošā gadā, ejot pie urnām. Vārds komentēt. Tāds politisks spēks, kur uz valsts, jo mēs redzam, ja tur ir visi politiskie spēki, kas ir kāda valsts vai, tad tur nav ko iet. Tas nav pareizi politisks. Vai panāks, tas ar politiķiem ir šī pārliecība, ir jāizskatās. Jo tas ir viegli tādu pateikt. Nākamā, tu ir atrašanās, jo vēlēšana. Tas neatrasinās. Tur nav par ko balsot. Tas nerisina. Jo politika, kas ir politika, sabiedrības pilnvarotie pārstāvji, tā pilnvaru, viņiem lēmums visu vairāk vietā. Ja viņi neuzklausa sabiedrību, tad šī ir tā problēma, kas arī jūs varat atbalstītos jau. Šī gadījumā mums jādara skaidrs, kurš politisks spēks iestājas par šīs te vērtībām. Visi manevrēs Paldies. Sabiedrība ir tāda, kāda viņa ir. Un mēs nevaram sagaidīt, ka sabiedrība pēkšņi no šīs konferences vai varbūt no kaut kādām aktivitātēm, kuras varbūt ir pamaz, mainīsies. Kāda ir šī sabiedrība, tāda ir. Man ir jāsaka, ka es ceru, ka jā, bet baidos, ka nē. Partijām nav ideālas partijas, tāpēc, ka nav ideāli cilvēki. Ticamāk, arī nebūs, un droši vien, ka jāskatās nevis uz to, kurš ir ierakstījis savā programmā, jo arī to, diemžēl, nevienmēr pilda, bet ir jāskatās uz konkrētiem cilvēkiem, kuri dara konkrētus darbus, un attiecīgi tiem arī ir tāpēc plusiņu un mīnusiņu sistēma, un es, kas esmu izgājis vienreiz cauri šiem sietam, var pateikt, ka tas darbojas. Un ir nozīme tam plusiņam, ko jūs kādam pieliekat, un ir nozīme tam, ka jūs kādu izsvītrojat. Un to toni, kāds būs saimā, noteiks tie cilvēki, kur tur sēdēs vairāk nekā viņa partijas programma. Atbildi. Uz priekšu stājamies partijā. Ir tas teiciens, ka sliktā mazākumam neko nevajag vairāk kā labā vairākuma malā stāvēšana. Tā ir atbilde uz šīm lietām. Visi palika baigi sērīgi. Es to noteikti negribēju. Ko? Ir vēl kāds? Ir galva, kāds ir runāt? Jā, lūdzu. Mēs šodien daudz runājam par kristīgām vērtībām, bet radio to nākošā gada 1. janvāra pārtrauks raidījumu vertikāli. Televīzija. Nav laiks visiem juristiem un visiem pievērst šim jautājumam, un izteikt protestu. Paldies, lūdzu. Jā, Ilona, lai atbild, tāpēc, ka es nezinu šo raidījumu. Raidījums televīzijas raidījums vertikāli tiek aizvērts. Jautājums juristiem. Ko darīt? Ko var darīt? Jāskatās, kas var ietekmēt plašsaziņas līdzekļus, ir jāraksta iesniegumi, jāizpēta juridiskā situācija tieši šajā jautājumā. Juristam jau nav uzreiz atbildi. Tad mēs skatāmies, kā veidojas programmas, kas viņas izveido, kas nosaka, kuras prioritātes. Es varu pateikt, tā ļoti precīzi Latvijas televīzijas vadība 1 un Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu 2. Abiem diviem rakstīt iesniegumus un teikt, ka jums kā skatītājiem tas ir svarīgi, lai tas paliek.
mazliet pacēlusies jau diskusija un ir jāsaprot, ka kristiešu sabiedrība ir viena no sabiedrības daļām un tā motivācija ir arī pluralisma. Teiksim, ja sabiedrība ir daudzveidīga, tad nevar izslēgt arī tās sfēras, kaut viņas ir kristīgas, jo viņas ir vajadzīgas, jo viņas nes dažādas vērtības, lai katrs cilvēks, kas šis sabiedrības loceklis, saņemtu, jo arī finansējums aiziet šīm raidorganizācijām, lai arī viņš būtu ieguvējis. Mēs nevaram pateikt tikai, mēs translēsim tagad tikai vienu veidu, vienu domu. Es jums varu atbildēt, ka tas notiek tiešām no jurista jautājumu. No tā, ka juristi aizies piketā, es nezinu pat, uz kuriem, nekas nemainīsies. Diemžēl televīzijas programmu veidošanas tas plāns un ideoloģija man nav saprotams. Bet katrā ziņā tiek popularizēts tas, par ko šodien runā. Ir viegli dabūt, galvenais ir dabūt viegli popularitāti kaut kādā televīzijas šovā, īstā laikā, īstā vietā parādīties. Ja tāds darba tikums vai pamatīga darba tikums, diemžēl arī medijos netiek popularizēts, jo sabiedrībā nav pēc tā pieprasījuma. Daudz pieprasītākas ir šīs te traļvaļu programmas, kurām ir noteikti arī sava slodze. Ja? Apskatieties tos pašus psihologu raidījumus, ekstrasens un visu to pārējo murgu. Ir arī seriāls. Ja jau runa par mēdījiem, tad es kā mēdīju pārstāvs arī gribu pateikt par to praksi. Mēs ar Elitu Klēnkovu Prūsi esam abas divas Netnes sabiedriskas konsultatīvās padomas loceklis. Un tieši šobrīd notika pēdējie 2 vai 3 mēneši notika spriešana par to, kāds būs sabiedriskais pasūtījums gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas rādio. Ja? Tad jūs iedomāties nevar par to, cik, ja Līna saka, pietiek jau tikai aiziet un pateikt, ka mēs esam kristieši un mūsu vērtības vajag pārstāvēt. Tad jūs pat iedomāties nevarat par to, cik sīva cīņa ir par to, lai panāktu, ka tiek pateikts, ka ģimene ir viena no vērtībām, kuru sabiedriskajiem mēdījiem būtu jāaizstāv. Šo teikumu vienkārši neraksta. Ja viņu uzraksta uz tāfeles, ja ar lielu spiedienu rezultātā viņš tiek panākts, ka viņš tiek uzrakstīts uz tāfeles, tad oficiālajos dokumentos viņš vairs neparādās šis teikums. Tā kā tas ir ļoti tā vienkāršot pieeja lietām un pateikt, ka mums atliek tikai aiziet un pateikt, ka tās ir mūsu vērtības un lūdzu ierakstiet viņas. Sabiedriskais pasūtījums, tā ir mūsu nauda. Viņa tiek tātad ļoti primitīvā veidā notiek šī pasūtījuma definēšana. Piemēram, tas, kas attiec uz Latvijas rādio, kurš kādreiz esmu strādājis, tur notiek ļoti vienkārši. Ziņu dienesta vadītāji savā kabinetā, labākajā gadījumā pieaicinot ziņu dienesta vadītāju vietnieku, ieliek kopiju pēc no tā, kas mums bija pagājušajā gadā, mums bija tas. Šogad mēs vēl gribam, ko mēs gribam aizbraukt uz Kosovu vēl, ja, komandējumā. Ieliekam to iekšā sabiedriskajā pasūtījumā. Tā ir mūsu nauda. Tādā veidā top šis sabiedriskais pasūtījums. Rādio viņu uzraksta, rādio viņu izpilda un rādio pats kontrolē, kādā veidā tas tiek. Sabiedrība netiek iesaistīta šajā procesā. Sabiedrības konsultatīvā padome ir izveidota speciāli mērķi, lai it kā sabiedrība iesaistītos. Es varu pateikt to, ka šī organizācijas reālais darbs, viņš visu laiku tiek ļoti slāpēts, lai pēc iespējas mazāk šie priekšlikumi ienāktu. Šobrīd ir, paldies Dievam, ir panākts process, ka vismaz viņi ieraksta kā rekomendāciju. Ja? Vismaz, tas ir tik daudz, ka vismaz rādio priekšnieks varbūt gatavojot nākamā gada sabiedrisko pasūtījumu to izdarīs. Bet tā ir mūsu nauda, ko mēs sabiedrība maksājam, ko mēs it kā pasūtam, lai rādio izpildītu. Un tā sistēma ir absolūti absurda šobrīd. Un kas ir vēl pēdējais, ko es gribu pateikt vēl par to mītu, ko Aivars arī mēģina tiražēt, ka lasam tikai to, kas ir seks, vardarbība, asins un tā tālāk. Ja? Tad es varu pateikt pilnīgi pārsteidzoši piemēru. Portāls Apriņķis, mēs esam 2 gadus apmēram darbojamies, bet mēs cenšamies arī katru dienu ielikt par kādam nopietnam rakstam, vai tā ir kaut kāda eitanāzija,
problēma, ko mēs šobrīd, piemēram, vai atkal tās dzīvības tēmas, laulība, ģimene, kādreiz arī kaut kādam spreģiķim vai vēl kaut ko, lai katru dienu cilvēkam ir kaut kāda nopietnā tēma, ko lasīt. Nu, lūk, un mums pašiem ir ārkārtīgs pārsteigums. Vēl joprojām Jāņa Vanaga arhibīskaps raksts par to, ka aborts ir jāsauc īstajā vārdā par nedzimušu bērnu slepkavību. Tas raksts tika nopublicēts kādu gadu vai pat pusotru atpakaļ. Tas raksts joprojām nav pārstāsts lasītāko rakstu ziņā. Tas ir mīts, ka tāda informācija cilvēks neinteresē. Viņas vienkārši nav. Paldies, paldies par ieskatu un kritisku ieskatu, varbūt mēdīgu ķeķī. Bet es tomēr gribu teikt, ka sabiedrības lielākajai daļai tiek piedāvāts šis te modelis, ka nav labāka ziņa par sliktām ziņām. Ja šis te sliktās ziņas nav, tad viņas ir jārada. Tas ir vispār zināms princips. Par šiem konsultatīvajiem padomēm, diemžēl ir sabiedrībā, kas šos te kosmopolītisma un tradicionālā vērtību noardīšanas ideoloģiju nes, šo te sabiedrisko organizāciju kapacitāte un finansējums ir tik stiprs, ka neorganizētais pārējais bars vai pūls tam nespēj stāvēt pretī šobrīd. Šī te ideoloģija, kas drupina sabiedrības tādu vērtību pamatus, viņi strādā ļoti metodiski un pareizi. Metodiski, sistemātiski, ļoti labi ārvalstu finansējumu, un tas ir neapturami. Un šīs te konsultatīvās padomas, ko veidot kaut kādām valsts iestādē vai kaut kādiem karstajiem punktiem, tur labākā gadījumā es domāju, ka vismaz psihiatram ir ko paskatīties, kas tur notiek. Bet tur ir ļoti pamatīga līnija, kas tiek virzīta un viennozīmīgi. Un ir ļoti labi sabiedrībā iedarbojies mehānisms, ka cilvēks, kurš atļaujās pateikt kaut ko citu, viņam pieliek Dāvida zīmi, nosacīt. Tātad sabiedrība tiek manipulēta ar to, ka cilvēkiem pieliek kaut kādu bļembaku. Ja cilvēks pauž vienu viedokli, tad viņš ir tur nacists, vai viņš ir tāds teiciens, tas Kremlins, vai oligarku kalps. Par to, starp maz kolēģi tiesneši runā, cik lielai drosmei ir jābūt tiesā. Šīs sabiedriskās organizācijas nes tiesas spriedumu uz laukumu, pirms tiesnesis ir kaut ko pateicis un izskatījis lietu. Un ir ļoti grūti iznest spriedumu, kur pūlis gaida pilnīgi citu. Pūlis ir sagatavots tam, ka būs pilnīgi cits juridisks spriedums, cits lēmums, pilnīgi pretējs. Jo šis mehānisms ir darbināts tādā veidā, ka tam tiesnesim ir jānoformē dokuments, kas atbilst tam sabiedriskajam pieprasījumam. Linča tiesa. Es viņu nesauktu vēl par linča tiesu, bet tas ir mēģina suragatizēt arī šo te varas atzaru. Trešās varas atzaru arī mēģina suragatizēt kā ļoti daudzas lietas. Tas ir ārkārtīgi daudzām lietām piešķir suragātu vērtības vai suragātu, tāds nozīme. Tāpatās kā McDonald's nevar saukt par restorānu, tā partneru attiecības nevar saukt, viendzimumu partneru attiecības nevar saukt par ģimeni. To var saukt dažādi, bet tā nav ģimene. Bet šīs te izkropļotā terminoloģija, neizpratne par jēdzienu būtību un jēgu, faktiski ir tā, kas ārkārtīgi maldina sabiedrību, un sabiedrība maldās pati savā nezināšanā. Jāsaka. Paldies, kāds seikāts jurists. Manuprāt, viena no problēmām attiecībā uz valsts aizsardzību ir tāda, ka laulība nav pietiekuši skaidri definēta. Ir milzīgs panākums, ka mūsu satversmē ir definēts, ka laulība ir savienības par vīriešu un sievieti. Tā ir forma. Jautājums ir, kāda ir šīs laulības būtība. Ja gadsimtiem ilgi laulība ir bijusi savienības par vīriešu un sievieti, mērķi radīt un audzināt
degradeties. Un šobrīd tā ir savienības starp vīrieti un sievieti dzīvot kopā, kur jebkurā brīdī viens no viņiem var pateikt, ka mēs laukam. Ja civiltiesībās ir princips, ka līgumu vienpusēji lauzt nevar, tad attiecībā uz līgumu, attiecībā par laulību noslēgšanu, man nav saprotas kā vienas dēļ, jo šis, manuprāt, ir kā būtiskākais līgums dzīvē, ja cilvēks slēdz, tad attiecībā uz viņu, un vismaz šobrīd likumdevējs ir radījis tādu situāciju, ka, ja vien kāds grib, viņš pasaka, viss, es vairāk šo līgumu nepildu, un ir realitāte. Tā kā, manuprāt, tas, kas būtu jādara, lai aizsargātu laulību, būtu jādefinē nevis laulības forma, bet laulības būtība. Tā ir savienības ar vīrieti un sievieti, ar mērķi radīt bērnus un audzināt. Diemžēl šī merkantīlā lieta Eiropā ir kļuvusi visroku, jo daudz stilīgāk ir pēc pārim ir 1 vai 2 suņi un varbūt 4 kaķi nekā vairāk bērni. Un es domāju, ka ļoti spilgts piemērs ir papēt ir franču sabiedrība, kas ir ļoti dziļā šajā te, teikšu arī ticības, reliģiju krīzē, kur ir ārkārtīgi liels alžīriešu musulmaņu pieplūdums, kuri 60 gados saņēma ārkārtīgi augstu procentu šie alžīrieši dabūt pilsonību. Un ja vidējā mietpilsoņu ģimenē Francijā ir labi jau 1 bērns un 2 suņi, tad vidējā musulmaņu ģimenē 9-11 bērni. Un tā kā tas ir arī jautājums par to, multikulturālisms, protams, ir ļoti laba lieta, bet te ir jau tā tolerants robeža pārkāpt tik tālu, ka tas ir zaudēts organisms. Jums bija jautājums. I will probably an interpreter. Ronald, can you interpret for me? Hello everyone, my name is Esther Petrenko and I'm the Academic Director of Latvian Biblical Center. Estere teica, mans vārds ir Estere Petrenko. And I'm the Academic Dean of Latvian Biblical Center. Un es esmu Latvijas Bībeles centra dekāne. I have 2 questions. Man ir 2 jautājumi. One is, we were talking about in the beginning about the separation of the state, the church and the state. Mēs sākumā runājām par baznīcas nodalīšanu no valsts. And I understand and I agree. Es saprotu, es piekrītu. And I think history gives us some lessons in that regard. Un no vēstures mēs daudz mācības varam gūt. But I would like to ask to what extent, especially in Western Europe, Bet līdz kādai robežai, it īpaši runājam par Rietumu Eiropu, the law and the norm was actually based on Christian principles. Līdz kādai robežai, jeb cik tālu likumi balstījās uz kristīgo mācību, kristīgo pasaules uzskatu. Because you are lawmakers, Jūs esat likumdevēji, jūs esat juristi, you should probably have studied the history droši vien esat kaut ko studējuši, ethics and morals. gan ētiku, gan morāli. And so I would like to find out from your side, Tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, to what extent, what, in Europe, cik tālu Eiropā there has been a change in the attempt to secularize our law. ir, cik tālu ir sniegušies tagad mēģinājumi pārveidot likumdošanu. We pick and choose what are the things that Christian values and Christian standards can be kept and the ones that we can just take away. Tātad, cik tālu mēs varam iet tajā, kādas kristīgās vērtības mēs varam izņemt un kuras atstāt, cik tālu mēs varam pieļaut šīs lietas. So that is one question. Tas būtu viens jautājums. And you can clarify for me at all that there was some Christian principles in the laws made, especially in Western Europe. Un I'm tad, not talking about recent laws, but bet agrāk, es par seniem laikiem runāju, kad Eiropā vairāki likumi bija tieši kristīgas pamatvērtības. I also understand, and this is the second question, I also understand that the Constitution
Constitution, the Latvian Constitution, is based on democracy. Es arī saprotu, ka Latvijas konstitūcija sarakstīta pamatojoties uz demokrātijas principiem. And I understand that and I agree with that. Es saprotu un es tam piekrītu. But where does it come, democracy and our responsibility to the consequences of the decisions we make? Bet demokrātija un mūsu atbildība, kā šajā miedarbībā mēs varam pieņemt atbildīgus lēmumus. And where is the responsibility of the lawmakers in this regard? And this is something that... Un kur ir likumdevēja atbildība šajā jautājumā? And the gentlemen at the back were also raised. Jā, tieši, ja mēs ņemam vērā to, ko jūs, Borovko kungs, teicāt, un arī vēl tāds jurists no aizmugures. When we change the law in regards to marriage, that is the topic for... Piemēram, ja mēs tagad runājam par to, ka likumi mainīsies, laulības likums mainīsies. What is really the definition of marriage? Kāda tad ir īsti laulības definīcija? And when we change to civil partnerships, ja mēs to mainām uz civilu partnerību, what does that mean? Ko tas nozīmē, ko tas sevi iekļauj? What are the expectations? Ko cilvēki sagaida no tā? What are the consequences? Kādas būs tam sekas? And to what extent, when we make laws, are we just making the laws because, as you were mentioning, because we are under pressure from the majority, the democratic majority of our country? Un tad, kad mēs radām likums vai pārveidojam likums, vai mēs to darām sabiedrības vairākuma spiesti? Or are we protecting our country? Vai arī mēs sargājam savu valsti? So I would like you to probably give me some feedback on this. Tā kā būtu labi dzirdēt atbildes no jums, paldies. Jā, ļoti grūti uzreiz atbildēt ir, bet katrā ziņā, jebkurai valstī, un es domāju, tā, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, ir ļoti svarīgi, ka, ja Eiropas Savienībā ir kaut kādas morālas vai garīgās vērtības, un līdz šim Eiropas vērtības, laikam, tomēr balstījās uz kristietību pagaidām vēl. Es, diemžēl, nākās secināt, ka varbūt nākotne ar to nesaistīsies, bet kamēr tā ir, nu, tikmēr nākot šīs te garīgās vērtības Eiropā, laikam, tomēr balstās uz kristīgām kaut kādām vērtībām. Ja tās nebūs, nu, tad tukša vieta nekad tukša nepaliek ilgu laiku. Ja, tā aizpildās ar kaut ko citu. Tā kā, nu jā. Es vēl gribēju pieminēt, būtībā mūsu Latvijas civillikums jau nosaka to pienākumu laulātajiem vienam par otru gādāt, dzīvot uzticīgi, rūpēties vienam par otru un tam līdzīgi. Bet te ir tas jautājums, jau, ko mēs runājam, cik katram tas mums nozīmē, vai tas mums ir svarīgi, vai arī kristiešiem, kur nav noslēpums, kad arī šķirās, vai viņiem arī kaut ko nozīmē šis laulības sakraments tajā visā, vai ne? Un attiecīgi tas patiešām ir mūsu pašu iekšējais jautājums, jo likumā mēs varam to ietvert, un tas savā ziņā arī ir ietverts. Ir vēl viena tāda nelaime, kā, kā lai saka, tad iznāk, ka mēs tagad atkal sākam kritizēt valsti, bet ir ļoti daudz lietas nāk dažādu padomu, regulu, direktīvu veidā no kaut kurienes. Un kā piemēram, es gribētu minēt, ir tāds bullshits, kas savā laikā tika ieviests Latvijas jurisprudencē, kā juridisko personu krimināla atbildība, kas faktiski sagrāva zināmā veidā, ka krimināla tiesība jēga par noziegumu sastāvu un tam līdzīgi. Tieši studenti to izpētīja, ja, un tā atbilde bija tāda, ka Latvija jau neko nevar darīt, to prasa Eiropas Savienība, jo ir tāda direktīva. Pēc tam studenti izpētīja, izrādījās, ka tas ir vienkārši kāds ziņojums, ko tika izteikta teorētiska doma, un neviens šo te lietu neuzspied Latvijai. Bet atcerētot tieši vien tā iztapība, un tad man atkal jāsaka viena ķecerīga lieta. Lai saprastu, kā dzīvot, jāsaprot, kur sēž saimnieks. Es varbūt arī mazliet atbildot uz Esteres jautājumu par to pamatu, kurš mums ir. Man liekas, ka tā sajūta bišķiņ tāda, ka mēs esam kaut kādā tādā ūdenī, nu teiksim, jūrā mēs brienam iekšā. Mums tas pamats, kas ir tās vērtības, viņš tā kā ir. Un mēs ejam arvien tālāk, un
un ik pa brīdim sākam to pamatu pazaudēt. Man liekas, ka mēs bišķiņ šobrīd esam tajā situācijā, un tad mums nāk kaut kur rīķī visā cilvēki, kur saka, ka jūrai tā pamata nemaz nav. Un tāda lieta kā pamats vispār nav. Un vienkārši tagad peldam kā varam un guļamies kā mākam. Un tajā brīdī, kad mēs to pamatu nejūtam, tāpat kā cerēs, mums liekas saule pie debesīm neredzam, vai tas nozīmē, ka viņas nav, ja? Tajā brīdī, kad mēs to pamatu neredzam, tad mums tā kā varbūt kādam arī sāk kaut ko šķobīties, kad es gribu teikt, ka šobrīd mēs vēl cenšamies to pamatu sataustīt un pie viņa turēties, bet ir, neteikšu, ka daudz, maz, bet labi organizēti, labi finansēti un attiecīgi, caur to arī spēcīgi cilvēki, kur mēģina piespiest to pamatu pazaudēt. Un tāpēc ir svarīgi atkal tas, ko mēs visu laiku šeit runājam, ka tie aizmirst bišķiņ, cik Rožklāma kungs teica, bet tie 70 vai cik tie procenti, cik mēs esam tie kristieši, ka mēs apvienotos ap kaut kādu ideju, ja, jo tas, ko Aivars arī par brīžam piemin, ka varbūt arī mēs kristieši nevienmēr spējam vienoties par kaut ko, mēs sākam runāt par to, kā varbūt tur tā vajadzēja pateikt, vai varbūt savādāk, vai varbūt šitais vārds nav īsti precīzi. Ja, kad mēs spētu vienoties par kaut kādu ideju un par to arī stāvēt, tas ir milzīgs spēks, kuram tur neviens 0,9% nestāv pretī. Vēl viena lieta, ko turpinot to domu, ir arī tā, Eiropa jau ir arī tādā, manuprāt, tādā neziņā. Un, ja, piemēram, to no medijiem, kolēģiem zinu, ka ļoti tā cieti iestājās par ģimenes un laulības vērtībām un, teiksim, varbūt tādām kristīgām vērtībām Ungārija. Un es tā domāju, ka viņiem nemaz tik viegli neiet. Jā, jo tas spiediens no eirokrātijas nāk ļoti liels un pamatīgs. Nav nemaz tik viegli. Tādai vienai valstī katrai atsevišķi un tas princips skaldi un valdi, viņš jau darbojās. Ja katrai valstī var kaut kādiem ekonomiskiem, kaut kādām ekonomiskām svirām vai kaut kādiem citiem instrumentiem ietekmēt. Jā, jo tur nepalaiž kādā komandējumā vai kādā pētniecības braucienā vai vēl. Viss ir tikai cilvēki vien ir ar savām vājībām. Jā, bet mums, ziniet, elektrība beidzās, laika beidzās, mums jāiet prom. Pēdējais jautājums. Jūs varētu ieslēgt skaļāk? Skaļāk. Man atbildi ļoti īsi pēc Murphy, jo vairāk likumi, jo mazāk kārtības. Arī droši vien tā viena vieta, kur mēs jau esam ieprituši, ir tāda globālā sabiedrība. Un tas, ko es minēju, arī tas piemērs par 3 vecāku bērnu, jā, šobrīd tā diskusija par to notiek Lielbritānijā, kuru mēs it kā tiešā veidā ietekmēt nevaram. Bet gadījumā, ja Lielbritānija aizies tik tālu, ka viņi šos cilvēkus tiešām radīs, viņiem būs tiesības arī atbraukt un dzīvot Latvijā. Un mums būs jāsaprot, kā regulēt viņu mantiskās attiecības, kā regulēt viņu mantojuma attiecības, kā galā regulēt viņu attiecības ar vecākiem un tā tālāk. Ja caur to, ko mēs tā ļoti tieši ietekmēt nevaram, tas tomēr var radīt sekas arī mums. Un tā ir tā zināmā mērā problēma, uz kuru man atbilde būtu, mēs līdz šim neesam ļoti interesējušies par to, kas notiek citās valstīs un Eiropas Savienībā. Mums parasti liekas, ka mums jau savu problēmu pietiek, bet tomēr iziet ārpus tā savējā
un sākt sekot līdz arī tam, kas notiek starptautiskā līmenī, un te man ir jāsaka, arī starptautiskā līmenī ir organizācijas un cilvēki, kuri ir vērtību cilvēki, un kuri aizstāv šīs vērtības, un mēs varam slēgties klāt un viņiem palīdzēt. Kaut vai burtiski tikko oktobra beigās Eiropas parlamentā bija rezolūcija par šiem seksuālajām reproduktīvajām tiesībām, kur netika apstiprināta, tāpēc, ka organizācijas dažādās valstīs aktivizējās, rakstīja vēstules saviem Eiropas parlamenta deputātiem un teica, nedariet to. Tā kā mēs neesam ratuši, bet tā ir viena lieta, kas mums būtu jādara, jāiet ārpus savām robežām, saprotot, ka tas, kas tur notiek, vienā brīdī var ietekmēt arī mūsu. Nu jā, mums jau stāv priekšā arī diskusija par to, kurš no vecākiem ir pirmais un otrais. Jo pasaulē jau ir diskusija to, ka vecāks numur 1 un vecāks numur 2. Un saprotu, ka varētu būt tiesas process, kur kāds var sākt cīnīties par numur 1 vai numur 2. Es tikai vēlreiz gribu atgādināt, ka šī diskusija par vecākiem numur 1, numur 2 un numur 3 un viss, kas saistīts ar dzimumu sausumu līdztiesību un tā problemātika ļoti zinātniskā līmenī tiks diskutēta. Tā kā es vēlreiz atgādinu, ir iespējas nākt un klausīties 4. decembrī. Paldies! Labi, paldies jums par pacietību!